Mēs, Sievietes pasaules redakcijā, zinām, ka mūsdienu sievietes ikdiena vairs nesaistās tikai ar mājas uzkopšanu vai ēst gatavošanu. Sievietes ikdiena ir piepildīta ar daudz dažādiem notikumiem un pienākumiem, tāpēc mēs, tāpat kā mūsu lasītājs, meklējam veidus, kā atvieglot mājas soli mūsu ikdienu. Tāpēc arī Sievietes pasaulē nolēmām izmēģināt, ko piedāvā mājas uzkopšanas palīgs iRobot. Man ir 1 gadu un 2 mēnešus veca meitiņa, kura ir sākusi ļoti aktīvi darboties, un bieži vien mājās tiek sataisīta diezgan liela nekārtība. Gan dažādi ēdieni, maizes, drupačas pa zemi un dažādas citas lietas. Tāpat man mājās ir kaķis, kuram spalva iet visu cauri gadu, ne tikai pāris reizes gadā. Un es varētu staigāt 3 reizes dienā pa māju ar birsti un lupatu, taču vienmēr atrastos pa kādai spalvai, kas būtu uz zemes. Manā guļamistabā valda diezgan liela šaurība. Piedevām arī gultē ļoti zema. Lai zem tās iztīrītu, parasti bija gandrīz jāapguļas, un arī tad nebija pārliecības, ka viss ir tīrs. Ar iRobotu man vairs nav jāveic dažādi akrobātiski triki. Tas bez problēmām palien zem manas gultas, un tam pat netraucē pārklājas, kas ir gan arī līdz zemē. Kad sāku lietot iRobotu, man ļoti interesēja, ko tas darīs ar kurpēm. Secināja, ka, ja tās stāvēs noliktas brīvi, tad iRobots tās izdzenās pa visu koridoru. Bet, ja tās būs saliktas glīti zem skapīša, tās tur arī paliks. Jāuzmanās vienīgi ar siksnīm kurpēm, jo iRobots var ieraut savās slotiņās smalkās siksniņas, taču arī tad nav jāuztraucas, jo iRobots apstāsies. Visi, kam dzīvoklī ir kaķi, zina, ko nozīmē kaķa tualete. Kristāla graudi vai cementējošās smiltis parasti izbirst arī ārpus kastes un iznēsājas pa visu mājokli. Man patīk, ka iRobots to visu savāc, nevis izdzenā pa malām. Mana meitiņa pat labāk mācās pati ēst. Un ikreiz, kad viņa ēd maizīti, cepumus, sausiņus vai jebko citu drūpošu, virtuvē paliek haoss. Vairāk kārt esmu pārliecinājusies, ka iRobotam ir pa spēkam satīrīt arī tādus lielākus netīrumu laukumus. Šajā gadījumā izmantoju arī iespēju uzstādīt iRobotam režīmu, kad tas tīra tikai noteiktu laukumu. iRobot tīrīšana ir vienkārša. Pēc katras tīrīšanas reizes ir jāiztīra putekļi un gružu savācējs. Mazos HEPA filtrus tīram tikai reizi nedēļā. Apmēram reizi nedēļā tīram arī birstītes. Gribu teikt lielu paldies par iespēju izmēģināt iRobotu. Mūsu ģimene pie tā ir patiešām jau pieradusi. Kopš mājās ir šis mazais palīgs, man vairs nav jāuztraucas par ikdienas mājas tīrīšanu un visu savu brīvo laiku var veltīt ģimenei.